Bieži vien tas lielākais daudzoņš, kas visvairāk krīt uz nerviem tajā klasē, tas var būt labākais aizstāvis vēlētai skolotājai vai valstī kopumā. Bieži vīrieši tad vainos varbūt sievietes, ka viņas tur tās ar savām mēnešreizēm un citām lietām mums te krīt uz nerviem ar savām emociju svārstībām, bet bieži vien paši puiši ir daudz emocionālāki bez visām reizēm. Izaicinājumi ir vienam un otram, tikai mācēt to pusolīti spērt pretī, mācēt apstāties, mācēt varbūt reizēm paklusēt. Un atkal saprast, kāds tad ir mērķis man šai dzīvē, un te atkal par vērtībām vienmēr ir iespēja parunāt. Labdien! Šis ir raidierakstu cikls par veselīgu vīrišķību un cieņpilnām attiecībām. Mūsu mērķis ir runāt atklāti par stereotipiem, kas vēl joprojām pastāv sabiedrībā par vīrišķību un analizēt to, kā šī izpratne par vīrišķību var uzlabot gan mūsu attiecības, gan ģimeni, gan arī sabiedrību kopumā. Projekts tapis sadarbojoties biedrībai Tēvi, Latvijas sociālo darbinieku biedrībai un biedrībai Next. Esmu Gatis Midrovskis, un turpmākajās sarunās mēs analizēsim, kā vīrieši var palīdzēt drošākas vidas veidošanā. Mūsu šīs dienas viesis ir personība, kura vārds Latvijā ir kļuvis par sinonīmu drosmei, cilvēcībai un nesatricināmam mieram pat vislielākajās vētrās. Elmārs Pļaviņš ir Nacionālo bruņoto spēku vecākais kapelāns, kurš savā darbā ikdienā savieno divas it kā pretējas pasaules – militāro disciplīnu un garīgo trauslumu. Elmāra kompetences sniedzas tālu aiz ierastajiem amata aprakstiem, un viņš ir cilvēks, kurš jau kopš 1997. gada ir bijis frontes pirmajās līnijās, ne tikai sniedzot garīgo atbalstu mūsu karavīriem, bet arī organizējot un personīgi nogādājot milzīgu humāno palīdzību Ukrainas aizstāvjiem un civiliedzīvotājiem. Viņš redz vīrišķību tās visintensīvākajā izpausmē un zina, kā īsts spēks slēpjas spējā palīdzēt vājākajiem. Viņa dalība sarunā par drošāku vidi un vardarbības mazināšanu ir neatsverama, jo viņš saprot, ka miera pamats ir nevis ieročos, bet gan vīrieša sirds izvēlēs un spējā būt atbildīgam par saviem tuvajiem. Elmārs ir ordeņiem bagāts vīrs, un viņš tos ir saņēmis par savu pašaizliedzīgo darbu, taču viņš pats par to reti, kad runā. Viņam piemīt apbrīnojama spēja atrast humoru pat visnopietnākajās situācijās. Un klīst baumas, ka viņa spēja pārliecināt cilvēkus ziedot vai palīdzēt ir tik jaudīga, ka viņš varētu pierunāt pat tanku kļūt par traktoru, ja vien tas kalpot labākam mērķim. Elmār, sveiks! Sveiks! Man ir liels prieks, ka tu šodien šeit esi, un tiešām tavs unikālais skatījums, kur tu savā ikdienā redzi vīrusus, kas piedzīvo lielas bailes, lielas sāpes un pārdzīvojums, taču tā viņu darba specifika pieprasa, ka viņi turpina sakost zobus un strādāt tālāk. Tā ir ļoti unikāla. Un kā jau es minēju, tomēr tavs skatījums kā garīgam cilvēkam šajā dinamikas, agresivitātes un spēka nozarē, man liekas, ir ļoti, ļoti vajadzīga, un tu spēj citiem pastāstīt kaut ko tādu, kur mēs varbūt ļoti virspusēji skatāmies. Ja mēs attiecīgi skatāmies uz dienestu, kur ir vajadzīga disciplīna, agresija, kā es minēju, spēks, tad tu tajā visā redzi arī cilvēcību. Bez tā jau nevar iztikt. Šobrīd tāda maza korekcija. Jau 5. gadu esmu vecākais eksperts starptautisku militāros reliģiskos jautājumos. No kapelāna dienesta esmu ārā formāli, bet tīri praktiski jau tas garīgais darbs ar karavīriem Ukrainā un arī šeit Latvijā zem ministrijas Jaunsardze un Kalpaka skola, ar kuru tad brīvajā brīdī, ja man sanāk, darbojos, un plus arī, protams, izsaukumi ar karavīriem, kuri netiek galā ar kaut kādām problēmām. Tas joprojām ir. Tas, kad tā
vide, kurā mēs šobrīd atrodamies un par ko mēs runājam, tā armijas vide, jā, viņa ir slēgtā vide, bet cilvēki, kuri tur nonāk, nav vienmēr ļoti spēcīgi un stipri. Patiesībā, ja ir gudri komandieri un gudra vadība, tad šos nespēcīgos, trauslos vīriešus un arī pēdējā laikā ļoti daudz sievietes viņus izveido tai videi atbilstošs cilvēks. Un, protams, ka līdz nāk tā agresija vai, neteiksim agresija, bet teiksim tie uzdevumi, kādi jāveic sevišķi. Mēs šobrīd pēdējā laikā runājot par Ukraiņas situāciju un par tiem karavīriem, vīriešiem un sievietēm, ka viņiem ir jāizstāv savu dzimteni nogalinot un dažādās ekstra situācijās jāizdzīvo, tad tas adrenalīns ir tik augstu sakāps galvā un visur citur, ka atnākot mierīgā vidē, viņš vienkārši nevar nostāvēt vai nosēdēt vai kaut ko, jā, un ja vēl ir kaut kādi negatīvi papildu līdzekļi pielietoti, tad skaidrs, ka tā agresija nenormālā veidā nāk līdzi. Negatīvi papildu līdzekļi, konkrēti runājot, tas ir droši vien alkohols, narkotikas un jā, pamatā tas. Un bieži vien šī agresija veidojās aiz arī citiem nepareiziem veidiem, ka tas cilvēks savā veidā tajā slēgtajā vidē un tajā vidē, kuru armija veido to cilvēku, ka tur ir noteikti noteikumi un lietas, kuras tur tā nevar izpausties, izejot no savu psiholoģiskā tipa. Viņš savu agresiju bieži vien notur, viņš nevar viņu izteikt, viņš nevar izteikties. Un tad skaidrs, ka viņam kaut kur jāizsakās. Un vai nu tad kādā draugu kompānijā uzvedās kā mežonītis, vai arī, protams, ģimenē spēja atbrīvoties, un to jau mēs no maziem bērniem, puikām redzam, kad viņš bērndārzā ļoti labs, bet mājās atnāk un ārda visu ārā. Un tas arī kaut kādā veidā saliekās arī ar šo te jau lielo cilvēku tajā armijas vidē. Nu, un šeit tad ir jāredz, kā var palīdzēt, kā var dot to iedrošināt, kā vienkārši būt līdzās un sekot līdz tiem visiem notikumiem un palīdzēt iedot virzienu, lai sievas, bērni spētu ne tikai televīzijā vai kaut kur citā vidē redzēt, ka tas mīļotais cilvēks ir uzticams, bet ka viņš arī mājās ir uzticams. Bet tas ir tā profesija jau patiesībā nav vienīgā, kur jāmācās saturēt sevi un pēc tam jāmācās ar sevi strādāt tā, lai nepareizas emocijas neiziet attiecībā uz mainiekiem. Un šeit gan armijā šobrīd ir gan kapelāndienests, gan psihologu dienests, tad mēs ar viņiem arī strādājam cītīgi, bet šobrīd man ir tā iespēja būt līdzās tiem cilvēkiem un vēlreiz saku tā iedrošināt un redzēt, kas reizēm pietrūks, kas ir tās vērtības un no kādiem ģimenēm un kādi ievainojumi viņiem ir pagātnē bijuši, un tad jau tas viss kopā sakarājās, jo armijas vide, ka tā nepadara tos cilvēkus. Tā ir tāds, man liekas, mīts, ka viņiem jābūt agresīviem un viņiem jāizpilda ekstremālos reizēm apstākļos uzdevumi, bet tas ir kaut kas cits. Kāds ir tas darbs, kā tu ar viņiem strādā? Tur noteikti tiešām, kā tu minēji, tur parādās gan arī tas, kas viņiem bērnībā ir bijis, un tas darbs, ko no viņiem pieprasa, droši vien izvelk laukā tikai kaut kādas tās īpašības un spējas, kas viņos ir jau. Bet kas ir tas, kā tu vai, teiksim, tad garīdznieki strādā?
Savā laikā, tad, kad es biju vēl 15 gadus armijas virskapelāns, bruņoto spēku virskapelāns, un pirms tam vēl 10 gadus, tad kopā vairāk kā 25 gadus es biju kapelāna dienestā, veidoju šo kapelāna dienestu, un tad viens no moto bija, ka kapelānam jābūt blakus karavīram tur, kur viņš atrodas, mācībās vai kaut kur citur. Viens no piemēriem arī es biju, kad tur, kur karavīri brauca mācībās, es braucu viņiem līdzi, liecu ar izpletņiem, bez izpletņiem, dzīvoju mežos un dažādos apstākļos, un arī šodien ar šo te komandu nāk līdzās arī no uzņēmēja Mieram direktori Lauris Krodele, ar kur tad darbojamies, un plus arī kādi citi no komandas, kur mēs ikdienā 10 dienas vismaz pavadām Ukrainā karstos punktos un reizēm arī barakās un citur padzīvojam un strādājam. Bet pa kapelānu dienestu runājot vai kapelāniem, tad viena no lietām bija līdzās būt. Un tad, kad tu esi līdzās, un tad, kad tu esi iekarojis tādu uzticību, tad esi tā uzticības persona, karavīrs var tev pajautāt, un tikko man bija kāda saruna ar kādu karavīru, kur komandieris man aizsūtīja mazliet parunāt ar viņu dzīves tādā kritumā, un tad šis karavīrs teica saviem tuviem cilvēkiem, kas bija blakus, šis ir uzticības persona, un visu, ko viņš saka, to mums jāpilda. Ar tādu humoriņu bišķiņu, bet, lai to uzticību nopelnītu, reizēm ir negulētas naktis un reizēm dažādas lietas jādara to, ko ar karavīriem tu dari, un kapelānam varbūt tas ikdienā nebūtu jādara, bet ja tu ofisā sēdēsi, tad tu arī nespēsi viņiem neko palīdzēt. Vai tu varētu padalīties par to, kā tu iekaro šo uzticību? Viena no lietām, kā jau es iekaroju, ar viņiem ejot mācībās kopā, ar viņiem rīta rosmes skrienot, ar viņiem piedaloties dažādās lietās, kā izpletņu lēkšana un citās nodarbībās, pat šaušanas nodarbībās vai kādās citās nodarbībās. Un īpaši jau tajās mācībās, tad jau viņi tevi tā no malas ne tikai vēro, bet tu esi viens no savējiem. Protams, ar savu uzdevumu un lietām, ko arī nekad neesmu slēpis. Un tā no tiem daudzajiem gadiem to uzticību esot līdzās esmu iekurojis. Plus arī, protams, grūtās situācijās, tad, kad kādi karavīri ir aizgājuši Irākā mūžībā vai Afganistānā vai kaut kur citur, tad pie viņu tuviniekiem, ar viņu tuviniekiem esmu sadraudzējies, un tas joprojām notiek ar bijušo NBS komandieru Graubis kungu. Mēs arī pie visiem šiem 3 karavīriem, kur aizgāja mūžībā Ukrainā, arī apmeklējām, arī izvadīja. Un tāda uzticības lieta, kad karavīri tad saka, viss, tikai tu vari mani salauzāt, un tad arī, protams, esmu priecīgos mirkļos, esmu salauzājis tos karavīrus un joprojām to daru. Tā kā dažādi tie veidi un virzieni, un šobrīd Ukrainā fantastiski šie komandieri ir parādījuši šo uzticēšanos, tā komanda, ar kur es strādāju, tad īpaši uzņēmēja Mieram fonds, tā kā viņš dibinējās 22. gada 25. februārī, saprata, ka caur mani viņi grib strādāt uz Ukrainu, lai konkrētās mantas nonāk. Šobrīd vairāk 20 miljoni eiro mēs esam no sazaudētiem līdzekļiem precīzi aizveduši un joprojām to daram. Un viena no lietām, kāpēc uzticējās uzņēmēja Mieram fonds, tāpēc, ka man uzticējās Ukrainā šie komandieri, kuri bija mazi komandieri, šobrīd ir lieli komandieri, un tas joprojām notiek, pavarās durvis tikai tāpēc, ka tu esi līdzās. Tā kā reizēm Bībele vai Dievs ir sacījis caur cilvēkiem, kas to Bībeli tur ir sarakstījuši, kad
raudi ar tiem, kas raud, un priecājies ar tiem, kas priecājās. Un, ja tu vari būt līdzās un reizēm paklusēt un ieklausīties, un reizēm varbūt īstos vārdus un tikai dažus vārdus pateikt, tie cilvēki sāk mainīties un sāk noticēt arī tam, ko tu saki attiecībā par kādu garīgu skatu punktu. Un šobrīd vēl jau vairāk Ukrainā ļoti cilvēkiem tas iedrošinājums un būt līdzās, kā komandieri ir sacījuši, ne tik daudz varbūt, jā, ļoti vajadzīgs tās mantas, ko jūs esat atveduši EcoFlow, tad lādējumās baterijas, ģeneratoru mašīnas, pikapi un tā tālāk, bet jūsu klātbūtne, tas, ka jūs šeit esat, tas, ka jūs esat šeit Slovjanskā, Kramatorskā, karstākajos punktos, tas mums nozīmē tik ļoti daudz, un braucot atpakaļ katru reizi no Ukrainas, tur mēs pavadām 10 dienas katru mēnesi. Viņi bieži šie komandieri zvana un saka paldies, ka jūs esat bijuši līdzās. Mēs varējām mazliet atvilkt telpu un pasmaidīt, un reizēm nevajag daudz. Tu reizēm vari ieklausīties, tu reizēm vari aizlūgt par viņiem, tu reizēm vari kaut kādu gudru padomu viņiem pateikt, bet reizēm vienkārši paklusēt un paskatīties, kā palīdzēt. Un reizēm arī tad tu redzi, kad tas nogurums, tā situācija, kādā viņi atrodas, kaut kādos mirkļos, tā agresija nāk līdzi kaut kādas nepareizas lietas, un tad tu uzreiz no malas vari arī tā palīdzēt un paskatīties, pat efektīgāk palīdzēt nekā kādi psihologi vai kapelāni tur iekšpusē, bet tā ir tāda sadarbība. Kas ir tās konkrētās grūtības, ar ko tad šie vīri un sievietes nāk pie tevis, kā tu minēji? Var arī ar kādu padomu palīdzēt, vai vienkārši būt blakus un uzklausīt, jo viņi tev uzticās, jo tu esi viens no viņiem, bet tomēr ar savu sūtību šeit un ar savu uzdevumu, ka tu neesi gluži arī tas, kurš iet ar ieroci tajā frontē, bet ka pie tevis var nākt ar savām grūtībām droši vien kaut kā sadzīvot. Kas ir tādas lietas, ar ko viņi dalās? Pirmkārt, jāsaka, ka lai līdz tam brīdim nonāk, ka viņi vispār pie kaut ko dalās un saka par sevišķi vīriešiem, jo tā ir tāds niķis, ka principā viņi nerunā par savām problēmām. Tad tas viņiem jāspiež ārā viņiem kaut kas, lai viņi kaut ko pateikt, un bieži vien sievas, kad tiekās ar mani, tad sūdzās pa vīriem, ka viņi absolūti ne par ko nesaka un neko nerunā, un es vairāk nevaru to izturēt un tā tālāk. Mums ir dažādi jautājumi laika gaitā, ko mēs strādājam, ar ko es esmu saskāries. Tās ir atkarību problēmas, tās ir attiecību problēmas, tās ir attiecību problēmas iekšpusē, kad netiek galā starp saviem karavīriem vai komandieri, tā nesaprot, tā ir personības rakstura problēmas, sauksim to tā, kad netiek ar savu raksturu galā. Tās ir pagātnes problēmas, kuru bieži vien ir ļoti daudz karavīri nākuši no ģimenēm, kuri paši piedzīvojuši kaut kādas sāpes un izaicinājumus, un tad tie kaut kādos mirkļos nāk laukā, un tad ir jāpaskatās, kā ar to sastrādāt sadarbībā jau ar psihologiem un psihoterapeitiem un ārstiem. Tā kā tas ir tāds komplekss, un tad ir vienkārši, kā bieži saka, ka pabūt līdzās, kad trenējamies, kad kaut ko kopīgi daram, tad kaut kādas lietiņas pārrunājam. Tā kā, šie ir tie pamat jautājumi. Tas, ko tu arī norādi, ka vīriešiem ir šausmīgi grūti nākt un vienkārši tā runāt un stāstīt, vai nav tāds viens no tiem iemesliem, ka vīrieši jūtas, tad, kad viņi atnāks un lūgs pēc palīdzības, vai arī vienkārši stāstīs par savām grūtībām, tas, ka viņi sajutīsies nepietiekami vīrišķīgi, it īpaši tik ļoti vīrišķīgā vidē.
Nu, tas ir tas maldīgais priekšstats, jā, tāpēc jau šobrīd arvien vairāk psihologi māca, ka jau no mazotnes arī strādājot ar bērniem, puišiem, kad drīkst raudāt, kad nav šī padoma sabojātā doma, kad jaunie cilvēki, puiši nedrīkst raudāt, vīrieši vispār, ja, un tad visu slīcina alkoholā vai azartspēlēs vai vēl nepareizā veidā. Bet šeit, tad, kad tu esi līdzās viņiem, pirmkārt jau manā praksē bieži vien, tikai tad, kad komandieris sūtīja karavīrus, ka viņi jau bija nogrēkojušies, te jau mēs strādājam attiecīgi zinot par to problēmu un ļoti ātri un atklāt varējām runāt par to vienu vai citu problēmu, kāda tur bija. Bet tā, citādi jau es līdzās ejot un skatoties, tad jau viņi paši kaut kādā veidā uzticoties, atklāja kaut kādas tās sirds sāpes, kādas viņiem bija. Vai tas bija par attiecībām. Visgrūtāk jau ir cilvēki, kuri tādi veseli un domājoši, tie runā par savām vajadzībām un arī problēmām. Bet tie, kuri jau ir kaut kādā veidā, jau ir iegājuši tādā savā atkarībā, viņi nekad nerunās. Un tad no malas jau mēs to redzam, un tad jau mēs visādos veidos mēģinam uzvedināt, un tad tur nāk ārā visādi fokusi, kā agresija, un tas pats arī attiecās tad jau ar tām problēmām. Bieži vien jau problēma nav tā vide, armijas vide, kurā tas cilvēks ienāk. Viņš jau bieži vien ienāk ar savām problēmām, ar savām atkarībām, ar saviem dunduriem galvā. Un tad, kā to visu spēt viņam salikt pa plauktiem un galvenais, lai viņš gribētu, vai viņš apzinātos, kas viņam tajā personībā ir, tas ir tas grūtākais. Pēc tam jau strādāt un tikt galā, tā kā viņš ir atklāts un tā kā viņš saprot, kas ar viņu notiek, tad ir vieglāk. Tā ir tāda interesanta tēma, ko varētu arī domāt, kādreiz tā dziļāk padziļināt runāt. Tas, ko tu arī pieminēji, ka viņi jau nāk īstenībā ar saviem tarakāniem un dunduriem no tā, kas ir bijis līdzdienestam, ar savu bērnības pieredzi, ar to, kāda ir bijusi viņa ģimene un ko viņš tiešām arī skolas solā ir piedzīvojis, arī kaut kādas draugu lietas un visas pārējās. Vai tu esi tā kā novērojis, varbūt, kā varētu raksturot to jaunieti? Ja mēs šoreiz runājam tieši par puišiem, kāds ir tas jaunietis, kurš atnāk uz dienestu? Pēdējā laikā to, ko es redzu, ka tie jaunieši, tie, kuri varētu nākt un kurus redzu sporta zālē vai savos biznesos, bieži vien jau viņi neatnāk līdz armijai, bet šobrīd pie šīs situācijas, kas arī Ukrainā ir noticis, jauni cilvēki diezgan jau sevi sagatavo pirms viņi iet uz armiju. Viņi sāk skriet, viņi sāk sevi disciplinēt, bet daudz jaunieši ir tādi, kas ir pieraduši sēdēt tikai pie kompjūtera un telefona, un diezgan grūti viņus izkustināt, un tas viņiem fiziskās sagatavotības, agrā celšanās, disciplīna reizēm ir milzīgs izaicinājums. Plus arī mēs redzam, ka šos jauniešus liels procents audzina nevis divu vecāki, bet tikai mamma. Un tētis kaut kur parādās, un tā ir vēl viena liela problēma arī Latvijā. Un tad jau, kā to tēvišķo viņam ielikt, tie instruktori, kuru tad mēģina viņus tur sakārtot un salikt, tur ir daudz izaicinājumu, un tad ir dažādas agresijas, lēkmes, un šobrīd vispār jau nevar runāt jau vairāk par tādu, sākotnēji pat ļoti tādu
kā agrāk mēs tā domājām, ieliek viņu tur vidē un uzreiz dod viņam uzdevumus un krosiņu, un tur neko citu mēs neredzam, kā tāda fiziska un garīga psiholoģiska sagatavotība. Šeit tad ļoti daudz strādā ar viņiem psihologi un skatās, kā vispār ar viņiem runāt, kas ir tās pagātnes problēmas un kā viņš ar tām vai ticis vai nav ticis galā. Nu, tas pats jau, es to redzu ikdienā arī Ukrainā, jā, ar tiem izaicinājumiem, ka tas jaunais cilvēks jau 14. gadā vēl jaunietis bija, un tagad visu laiku to karu ir redzējis un piedzīvojis briesmas, problēmas, tuvu cilvēku nāvi, un tagad viņam pašam jāiet un jākaro, vai tad viņam ir milzīgs naids vispār pret šiem orkiem, saucamiem, jā, Krievu tautu, jā, un Putina armijas cilvēkiem, un tad viņš ar to motivāciju iet un pēc tam pats klūp uz to pašu grābeklu, uz kuru pats stāvit kā, un daudzas citas tādas problēmas, ar ko tad jāmēģina tik galā. Lai pieradums, kā atpūsties, kā brīvo laiku pavadīt, nu, tad tajā slēgtajā vidē tad ir mazliet savādāk. Bet, nu, agri vēl jau visas tās problēmas nāk atpakaļ, un tāpēc ir ļoti jābūt speciālistiem acīm vaļā, ausīm arī, lai varētu sadarbībā ar komandieriem un citiem speciālistiem iet līdzās un laicīgi palīdzēt un ievirzīt. Bet nu, šeit jau tā skolas sistēma būtu daudzās vai pat no bērnu dārza jau laikiem jāmaina un jāskatās, kā šos tieši jaunos cilvēkus puišus sagatavot tam, lai viņi būtu atbildīgi attiecībā uz savu ģimeni, attiecībā uz to doto uzdevumu, ka viņi nepadotos. Nu, tas ir tas, ko mēs tajā armijas vidē arī mācam. Ja tu esi kaut ko paņēmis, tad tas jāizdara līdz galam. Vājākais netiek apbežots, bet taisni otrādāk vājākais tiek uzskatīts par īpašu personu, jo pēc vājākā tiek mērīts pēdējais laiks un vājākais jānēsā uz rokām vai arī jāmēģina sagatavot viņu, nevis jānoniecina viņa īpašības un tā. Un tas, kas kādā jomā ir ļoti vājš, kādā citā jomā tikai jāatur īstā vieta, ir atkal ļoti spēcīgs un fantastisks. Tas pats dušīgais, kāds viens puisis man bija, kurš daudz fiziskos uzdevumus nevar un šaut nevar, bet viņš ir fantastisks attiecībā piesēdījumiem pie attiecīgā pulca, un viņš izdarījis tādus brīnums ar dažādu veidu droniem, ka tikai turies, un šobrīd Ukrainā viens no tādiem vadošiem dronu speciālistiem, kur nebrīnos, ka vēl uz Irānu aizlidos un amerikāņiem palīdzēs. Jā, nu es tā ar joku. Tas par to, kad saskatīt tomēr cilvēka to individuālo pienesumu un ka ne visiem viņiem jābūt pēc vienas šnitas arī obligāti veidotiem. Bet tas, kas ir tomēr bruņotajos spēkos un dienestā, man ļoti patīk, ka tur ir struktūra, ka tur ir stingri noteikumi, tur ir šī pati disciplīna, tur ir ļoti daudz lietas, kā tu jau minēji, tās lietas, kas pietrūkst ļoti daudz ģimenēs, ļoti daudz pietrūkst arī tajā pašā skolas sistēmā, kur ir iespēja tad tiem jaunajiem vīriešiem daudz ko iemācīties. Tad ir tas jautājums, kas ar viņiem notiek pēc tam, kad viņi nonāk attiecībās, ģimenes dzīvē un ir ārpus šīs, kontrolētās vai vides, kur ir šie paši noteikumi, ir kaut kādas noteikti sfēras, kur viņš ir iemācījies sevi vadīt, jā, teiksim, ko parūpēties par sevi, par apkārtējo vidi, par tām pašām attiecībām tu arī minēji, ka tur viņi nāk ar diezgan lielām grūtībām. Vismaz tie, kas nāk pie tevis un kas vēlas dalīties. Jāsaka, ka tas nav bieži vien dēļ armijas vides, tas ir bieži vien dēļ jau ilgstoši
bērnībā piedzīvotā, jaunībā piedzīvotā atraidījuma vai vēl kaut kādām problēmām un izaicinājumiem, un ar tiem visiem izaicinājumiem un problēmām viņš ienāk armijas vidē, tur viņš kaut ko iemācās, un atkal viņš tāpat mēģina dzīvot un tāpat mēģina veidot attiecības, kā viņš bija pieredzējis veidot līdz tam. Un, protams, ka armijas vide nav tikai tāda pozitīva vide, tur reizēm var iemācīties arī daudz negatīvas lietas un problēmas, un tāpēc ir daudz kas atkarīgs no vadības, no komandiera un no paša cilvēciskā faktora vai cilvēka personības, ko tad viņš vēlās paņemt. Bet tas, kad šī vide ir vide, kurā Eiropas armija, teiksim, ka tur vairāk vai mazāk tur var arī tikai gatavoties karam, bet tu nekaro. Amerikāņi ļoti daudz arī karo un arī Briti, bet tad Ukrainā tā situācija pilnīgi citādāk. Ja viņi, arī šie karavīri, kas tiek apmācīti, Ukraiņu karavīri jaunie, kas tiek apmācīti šeit uz vietas, ko dara diezgan daudz jau Latvijas armija un sabiedrība, tad tur ir vēl vairāk izaicinājumu, jo gandrīz katram otrajam, trešajam karavīram jau kāds tuvinieks ir aizgājis mūžībā. Kāds tuvinieks ir sakrūpļots un tā sāpe ir tik milzīga, un tad, ka viņš vēl nezina, vai viņu tūlītās nenosūtīs uz frontes līniju, tad pirmkārt tev tā sagatavošanās tiem puišiem šeit ir pavisam savādāk. Viņi savādāk vispār pieiet lietām, savādāk mācās nekā tie, kuri tiek tagad jaunie cilvēki Latvijā iesaukti, viņam vienkārši kaut kādā veidā jānodien, kaut kas tur jāiemācās, vienkārši formāli tas gads ir kaut kā jāiztur, un tad jau viss pārējais. Bet kaut gan vēl, kad bija šis iesaukuma laiks, kad obligāti vēl jauniem cilvēkiem bija jānāk, bieži vien tieši tie jaunie cilvēki, sevišķi jaunie vīrieši, viņi daudzi palika armijā un saprata, tas viņiem patīk. Tā kā kad šodien ir šī armija un šis militārais dienests, kāds tagad ir ielikts šos mēnešus, ka viņi šeit mācās, viņiem jau pilnīgi savādāk ir pieeja, ir fiziskā sagatavotība, bet ir ļoti daudz dažādi interesanti mācību materiāli, kurus viņi apgūst. Un apgūst tieši pēc tā, kāda ir viņu personība un kādas ir viņu dāvanas, un tur viņus arī liek iekšā. Ja viņi vairāk ir uz specializēti un spēj strādāt ar kompjuteru un strādāt ar droniem vai tehniski, tad viņus absolūti gatavo tam un meklē, ja viņi vairāk fiziski sagatavotība ir liela un psiholoģiskā noturība, tad varbūt, ka viņi arī pat laika gaitā tiks sagatavot kā speciāla uzdevumvienības karavīri un tā tālāk. Tā spektrs ir ļoti plašs, kādā šobrīd var ielikt tēvs, mamma savu audzēkni, un es uzskatu, ka šobrīd vecāki var droši uzticēties armijai, arī policijai, teiksim, ļoti labu sagatavotību un robežsardzei, kad šajās vidēs var likt iekšā šos jaunos cilvēkus, lai viņi mācās un lai viņi būtu par piemēru. Un es skatos, ka bieži vien no tādiem bandītiņiem un tādiem brīvu lidojumu jauniešiem viņi vēlāk izveidojas par tādiem kārtīgiem vīriem, kuri arī ir labi piemēri savām sievām. Bet, attiecības jau tagad ģimenē, tās jau ir tāda kā cita tēma, kur ļoti grūti
reizēm noturēt tādu vienmērību un vienmēr būs tāda amerikāņu kalniņa, jā, savās emocijās un bieži vīrieši tad vainos varbūt sievietes, ka viņas tur tās ar savām mēnešreizēm un citām lietām mums te krīt uz nerviem ar savām emociju svārstībām, bet bieži vien paši puiši ir daudz emocionālāki bez visām reizēm. Tā kā, izaicinājumi ir vienam un otram, tikai mācēt to pusolīti spērt pretī, mācēt apstāties, mācēt varbūt reizēm paklusēt un atkal saprast, kāds tad ir mērķis man šeit dzīvē, un te atkal par vērtībām vienmēr ir iespēja parunāt. Noslēgumā, vai tev ir kāds novēlējums vecākiem un arī skolotājiem, cilvēkiem, kas strādā ar jauniem vīriešiem? Pirmkārt, visus nemērīt pēc vienas mērauklas. Spēt saskatīt katrā tā jaunietī to talantu un spēju. Un bieži vien tas lielākais daudzoņi, kas visvairāk krīt uz nerviem tajā klasē, tas var būt labākais aizstāvis vēlāk tai skolotājai vai valstī kopumā. Un reizēm tie teicamnieki, es arī nekāds teicamnieks nebija, bet man tie teicamnieki, kas apkārt bija, ne visi ļoti ir sasnieguši tos mērķus, ko viņi bija, teiksim, iedomājušies. Un tāpēc, vēlreiz, ja neskatīties tikai uz to ārējo, bet mēģināt saskatīt to sirdi. Un tad es esmu pateicīgs saviem skolotājiem, kuri neskatījās uz to, ka es neko nevarēju matemātikā izdarīt, bet viņi saskatīja kaut kādas citas vērtības, kas manī bija, un iedrošināja nepadoties. Un te es gribētu skolotājiem, vecākiem vienkārši teikt, ka neatkarīgi no tiem, kas ir puiši apkārt viņiem, nepadoties viņus mīlēt, cienīt, mācīt un iedrošināt, lai arī reizēm viņi nodara liels sāpes pašiem, bet turpināt ticēt, ka no viņiem kaut kas vērtīgs izaugs, jo Dievs jau mūs pēc savu tēlu un līdzības ir izveidojis. Liels paldies tev! Liels lūdzu!